Elektrība un bizness. Sarunas par uzņēmējiem svarīgo, virzoties uz elektrifikāciju. Sadales tīkla sarunu cikls sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru. Labdien, cienītie skatītāji! Kārtējs raidījums sērijā Elektrība un bizness. Esam, kā ierasts, Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras telpās kopā ar šīs organizācijas prezidentu Aigaru Rostovski. Mani sauc Sandis Jansons, sadales tīklas valdes priekšsēdētājs, un kā jau ierasts šajā raidījuma sērijā, runājam par to, kā būt mums no biznesa kurpēm skatoties uz elektrību, kā šīs lietas miedarbojās. Un šodien mums ir tāds, es teiktu, interesants viesis no uzņēmuma Bucher Machinery. Bucher Municipal. Municipality, jā. Machinery arī mums viss kaut kas tagad. Bucher Municipal būs viss precīzi. Jā. Mikus Brakanskis, uzņēmuma vadītājs šeit Latvijā. Un, manuprāt, tas tāds, es teiktu, tāds priekš Latvijas tā mēroga un tās ikdienas tāds neparasts uzņēmums. Es tā kā palasījos nedaudz par tām saknēm no 18. gadsimta, ja nemaldos. Ja? Varbūt pastāst skatītājiem, kas jūs esat par uzņēmumu nedaudz, un tad varbūt tālāk arī par to elektrības stāstu, kā jūs esat uz to skatījušies. Ticēšu taviem vārdiem, ka no malas izskatās interesants uzņēmums un īpaši stāsts priekš Latvijas, tam es varu noticēt. Un, tātad tas pats pamats nāk, kā jau tu minēji, no vienas Šveices smēdes pirms vairāk nekā 200 gadiem. Viens kalējs aizsāka to visu pasākumu smēdē, un tā arī jau 200 gadu vēlāk ir izveidojies par pasaules līmeņa globālu koncernu, kurā ir vairākas divīzijas, un mēs tad esam tā mazā daļiņa, kas vienā divīzijā ražo ielu tīrāmās mašīnas. Un to daram Latvijā. Tā ir vienīgā ražotne, kur tādas mašīnas var saražot un šobrīd ražo. Un tas mūsu stāsts aizsākās šeit jau pirms 20 gadiem, tā kā šogad ir tāds jubilejas gads, varētu teikt. Mēs svinam jau kopš 1. janvāra, jau ik pa laikam kaut kādos svētkos un pasākumos un atzīmējam. Un to 20-nieku liekam iekšā, un jā, tad sākām pavisam maziņi, tur daži cilvēki, kaut kādas priekšmontāžas, tur motoriem vai kabīnēm un mucām montējām. Kabīnēm, ne, mucām. Un tā arī es pievienojos pirms tiem 20 gadiem šim uzņēmumam un kopā ar uzņēmumu augu. Gan pats, gan arī palīdzēju uzņēmumam sasniegt tos apgriezienus, kas ir jau tāda ierasta ikdiena, ka mēs montējam ielu tīramās mašīnas, kuras tiek ražotas pie mums no loksnes, metāla loksnēm līdz atslēgas piešķilšanai, tā vienkārši sakot. Un tādos pīķa mēnešos vai gados kopumā tur līdz 1000 mašīnām mēs no savas ražotnes izlaižam gadā. Tā kā, tāds ir tas mūsu stāsts, mazliet ieskats pagātnē, un varbūt vēl tādi zīmīgie rādītāji. Darbinieku ziņā mēs esam 350 plus atkarībā kā kurā brīdī, un apgrozījums 90 plus miljonu pēdējos gados. Tā kā kaut kādā ziņā nozīmīgs gan mūsu Ventspils reģionam vai Kurzemes reģionam, tāpat tās arī Latvijas līmenī mašīna būs asociācijas lielākais uzņēmums, vai arī mašīna būs Latvijā lielākais uzņēmums pēc kaut kādiem rādītājiem. Tā kā, darbojamies. Tas mazais investīcijas apnis Latvijas, varētu teikt. Varbūt ne gluži tur milzis, bet labs sākums. Jā, bet patiesībā tu saki milzis, jo tādā ziņā jau tās ekonomikas, kurām pamatā ir tieši tādi vidēji uzņēmēji, tās visnoturīgākās. Jo redzi, ja milzīm kaut kas sagadās, jā, tad tur pēc baigās sekas ir. Ja tev ir 1000 tādi pusmilži ceļā uz milzi, ja kādam arī kaut kas paklūp, tad nemaz tur nekas traks nenotiek. Jā, bet tas pirmais jautājums ir, vienkārši interesanti gan man pašam, es domāju, kādam, kas arī skatīsies vai skatās, kāpēc vispār Latvija, kas tie parametri, kāpēc, teiksim, īpašnieki izvēlējās atnākt? Jā, kā jūs minēju, ilga vēsture, sens uzņēmums, tā laikā ražotne bija gan Šveicē, gan Hannoverē, Vācijā. Tur neiedziļināšos niansēs, kur ko ražoja, bet tur bija divas pamat vietas, kur ražoja.
Un tieši Hannoveras ražotnē meklēja izdevīgāku piegādātāju tieši tām tvertnēm. Un tā laika vadītājs tam uzņēmumam sāka apbraukāt austrumu bloku, jo te bija valstis, kas ir vai nu tūlīt jau iestāsies vai iestājušās Eiropas Savienībā, tur NATO, kaut kāda drošība, kaut kas tam līdzīgs. Un gal galā tas bija tas fokus, kur var, jāsaka, ir izdevīgāk, lētāk saražot, bet mērķis bija tādu pašu kvalitāti dabūt. Un tad apbraukāja Austrumu Eiropu un kaut kā nofokusējās uz Baltiju un pēc tam uz Latviju. Un vairākas pilsētas, tāpat arī Rīga, Pierīga, tika salīdzināta ar rajoniem. Sapratu, ka arī tur ir atšķirības, ka tolaik Rīgā tās algas bija augstākas un arī kaut kādā ziņā izmaksas un tam līdzīgi. Visu to liekot kopā, beigās nofokusējās uz divām Kurzemes pilsētām, kas ir Liepāja un Ventspils. Un Ventspils tobrīd strādāja pie tāda savas stratēģijas pilnveidošanas, piesaistīt jaunus uzņēmumus ar ārvalstu kapitālu. Pārsvarā tas fokus bija. Un tas piedāvājums bija, ka tu drīkst ienākt jau viņu uzbūvētā brīvostas un pilsētas kopdarbs, es gribētu teikt, uzbūvētā ēkā uz viņu zemes, un tu vari īrēt. Tev nav tas risks uzreiz, ka tev jāiegulda miljoni, bet tu vari īrēt pēc tam ar izpirkšanas iespējām. Tā soli pa solim mēs nonācām līdz Ventspilī un palikām Ventspilī. Tur tāpēc ostu un loģistika un viss. Bet tas pamats, es saprotu, bija tā kā, kvalitāte un cena, ja, teiksim, tam koncernam, ja, vai kā sauc. To es gribētu uzsvērt, ka bija viennozīmīgi mērķis lētāk nopirkt, bet lētāk jau ietver vairākus aspektus. Izdevīgāk būtu tas pareizais un nepazaudēt kvalitāti. Ja, bet tajā laikā, teiksim, nezinu, kaut kādi tur, viens ir tur nodokļi, birokrātija un elektrības cenas, kā tas tika vērtēts. Tas kopumā tomēr izreikināja, ka te ir konkurētspēja. Viennozīmīgi tāds bija tas rezumē, un arī redzēja, ka ir bāzes, tur arotskolas, ar kurām ir iespēja sadarboties un veidot kaut kāda veida arī to profesionālu attīstību. Tā kā tas viss sasumējās tā, ka ir vērts nākt. Un 20 gadu laikā arī bija jau pāris atskaites punkti, kuros viens vai otrs vadītājs lēma un skatījās un lika uz papīra tāpēc algu attīstību un kaut kādas izmaksas, kaut kas tam līdzīgs. Ir bijušas arī pāris reizes, kad tika pārskatīts lēmums. Paliekam šeit, nepaliekam, un tad ir svarīgs. Viss, ko tu mini, tas viss ir svarīgi, lai tie ārvalstu uzņēmēji, kā mūsu gadījumā, tomēr beigās izlemtu, ka šeit jāpaliek. Es tik precīzi nevarēšu nokomentēt tieši tajā laikā, tieši par elektrifikācijas to ietekmi tādās detaļās, bet ir skaidrs, ka tas tajā laikā nebija faktors, ka tur bija kaut kāda nedrošība vai neskaidrība vai arī pārāk dārgi. Viennozīmīgi nē, tajā laikā tie nebija faktori, kas ietekmē to lēmumu. No manas puses droši vien šis ir tāds, kas mums patīk šajā gan Būhera, gan jūsu kaimiņa, teiksim, jo tajā zonā ir vesela tāda uzņēmēja, tāda kopiena, industriālais parks. Manuprāt, tas ir arī viens no pamatnosacījumiem, ka tās investors var atnākt, kā teikt, vulgāri izsakoties, ieštepselēties un pēc, nezinu, nedēļām vai mēnešiem sākt jau kaut ko darīt. Ja? Un šis ir tas no mūsu enerģētiķu skata punkta, tas jautājums par jaudām, vai ir iespējams preventīvi ātri jau sataisīt šo infrastruktūru, lai uzņēmēji no ārpasaules vai arī iekšējie vietējie, viņi zina, ka hei, šajā vietā es varu nākt, varu pieslēgties, un man būs vēl papildus, ja tev vajadzēs pēc gada vai pēc 2 vai pēc 5 vēl megavatu vai 2, tad ir šī iespēja. Ja? Un tas, manuprāt, Ventspilī ļoti labi ir līdz šim strādājis, darbojies, kad ir šī infrastruktūra pakārtot, un tas uzņēmējs var nākt, un viņš vienkārši, kā teikt, mauc, ja? Un vispārējais jau ir sataisīts un kā teikt, piedāvāts un piegādāts, un tev tikai pašam jāsaka. No savas puses var nokomentēt tā, ka man, protams, ka nav tāds uzskats, ka Ventspilī tā ir vienīgā vieta. Es domāju, Latvijā ir vēl tādas vietas, kur tas tā ir un tādas iespējas ir, bet mūsu stāsts ir par Ventspili, un tur ir tādas vairākas zonas, un tur tiek plānot arī tagad nākamā. Ja? Tur viens ir vairāk priekš IKT, otrs ir vairāk priekš mūsu tipa uzņēmumiem, kas ir ražošanas tieši metāla apstrādes un citu materiālu apstrāde. Tur tas stāsts arī tāds bija, ka mēs no sākuma bijām vienā vietā, kur bija vairāk tādu koku apstrādes, bet tur jau arī bija kaut kāda jau paredzēts tāds tā kā attīstīšanās virziens.
Un mēs diezgan ātri sapratām, ka tur tā vieta tomēr ir pārāk ierobežota, lai attīstītos. Un vaicājām, vai ir iespēja, ka pilsēta attīst jaunu zonu. Un tā reakcija un atbilde bija ļoti ātra. Tika izveidota iela, komunikācijas, kas viss ir gan elektrības jaudas tam visam atvēlēts, paredzētas, un arī pārējās komunikācijas. Un tad tika pilnīgi zaļā, kā tas notiek, zaļā pļavā tika paredzēts, ka šeit būs, varētu būt. Un tā mēs arī tur iesākām. Un, protams, ka ik pa laikam tas ikdienas jautājums arī bija tāds, vai mums šobrīd pietiek, vai pietiks, jo mēs tur bijām 100 cilvēki, tad 200, tad 400, arī iekārtas un pašas telpas palielinājās. Un mēs jau arī neesam tie lielākie patērētāji. Mums tur ir blakus 2 uzņēmumi, vienā, kurā ir ap 200, un otrā varbūt knapi 100 cilvēki, bet tā ir atkarīgs tas elektrības patēriņš. Tur ir abi divi tie mūsu kaimiņi ir lielākie elektrības patērētāji nekā mēs. Ja, tur mums vidēji šogad ir ap 200,000 kWh mēnesī, ko mēs tērējam. Tur kaimiņiem ir 300 un pat vairāk. Ja. Tā kā, un tad ikdienas diskusijās mēs vienmēr esam arī ar sadales tīkliem un ar pilsētu runājuši, kā izdarīt tā, lai nebūtu riskanti, ka pēc 10 gadiem pēkšņi kāds no mums vairs te nevarēs attīstīties vai arī nevarēs pielikt jaunu uzņēmumu. Tā kā, manuprāt, ļoti svarīgi, ka ir tādas zonas vietas, kuras tas tiek mērķiecīgi darīts. Un arī mūsu gadījumā, es domāju, arī citu gadījumā, ja tev jau ir sagatavota augsne un tev ir riski noņemt, ka tev kaut kas varētu pietrūkt vai nesanākt, manuprāt, tas var runāt ļoti par labu kādam ārvalstu investoram tieši izvēlēties vienu vai otru vietu Latvijā un pārnākt uz šejienu vai no jauna atvērties šeit. Jā, šī sērijā es jau katrā sērijā cenšos pateikt to, ko jau Mikus saka par to, ka varēs attīstīties. Jautājums ir, vai būs pieejama elektrība, ja tas apjoms, un otrs ir, kāda ir tā cena, vai tā ir konkurētspējīga. Skaidrs, ka tie nav vienīgie jautājumi uzņēmē darbi, bet tie noteikti sastāv, it sevišķi ir ražošana ar lielu patēriņu, tas ir viens no centrālajiem jautājumiem. Jā, un arī daļa no tās izmaksas, kaut kāds iedruna par cenu. Jā, pirms kādiem 3, 4, 5 gadiem mēs nereiķinājāmies, ka būs tāds pīķis, kas notika ar cenām. Mēs tiešām tādu zināja, ka varētu kaut kas tur nostaigāt un visu laiku centāmies tur uz ilgtermiņā kaut ko ietaupīt. Ja mēs esam par to produktivitāti iestājušies gan savā ražotnē, gan arī kaut kādā sadarbībās, miedarbībā ar piegādātājiem. Kopīgi jāstrādā, lai varētu būt produktīvs. Ne? Bet tādu mēs tur neierēķinājām. Protams, ka tad bija kaut kādas pirmās reakcijas, ja, un īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa. Protams, ka tajā laikā arī mēs bijām jau kādus 5-6 gadus jau domājuši par atjaunojumu enerģiju, par saules parku, bet vēl nebijām nonākuši līdz gala lēmumu. Jo arī tur jau tās investīcijas nav tikai vienā virzienā, lai ietaupītu. Tur ir vairāk mums kā koncernam, arī ir CO2 samazināšanas kaut kāda politika, tad ir, protams, kaut kādas izmaksu ietaupīšana, ja tas ir iespējams. Tad ir tā drošība pienāca tad klāt. Par to mēs iepriekš nerunājām un sapratām to, ka tas tev dod tādu iespēju būt mazliet vismaz stabilākam savos tēriņos, jo tu zini, ka tev vismaz viena piekdaļa, piemēram, būs no saules enerģijas. Ja? Tā kā, tad tas salikās viss, bet tad, kad mēs rēķinājām to atmaksāšanās periodu, protams, ka mēs neņemam vērā to augsto cenu. Un tad uz tā pamata arī mēs rēķinājām to savu saules parka atmaksāšanās periodu un pieņemam lēmumu, ka mēs veiksim to soli. Elektrība un bizness. Sarunas par uzņēmējiem svarīgo, virzoties uz elektrifikāciju. Mūsu darbs ir gan ražot un padarīt produktīvāku, un mūsu produktus ražot produktīvāku, un tāpēc arī mūsu izmaksas optimizēt un neko nemest ārā tur, kur var nemest. Bet tā kā arī tu minēji, jo nevar visu laiku koncentrēties uz visu. Un tad pēdējā nogriezienī viennozīmīgi arī elektrifikācijas jautājums bija dienas kārtībā, un tas, ko viens ir saules parks. Nākamais jau arī no tā izseko, tev nebeidzās jau to, ka tu pieslēdz, piemēram, mums bija 2 ievadi, ja, un pie viena tu pieslēdz. Un tad ir jautājums, kā labāk pārslēgt tās iekārtas, kuras ir pie kuras pieslēgts, lai tu varētu iegūt to maksimumu no tā saules parka. Ne? Jo šobrīd arī mums tur ir savs limits, cik mēs varam nodot atpakaļ. Tur ir no tiem maksimālajiem 500, tur kaut kāds 107 vai cik mums ir līgumā, cik mēs drīkstam nodot atpakaļ no mūsu patēriņa un vispārējā, ja es pareizi saprotu, kā tas tiek noteikts. Ne? Bet mums ir tāda specifika, mēs, piemēram, sestdienā, svētdienā nestrādājam pilnas jaudas. Ja? Tur varbūt tās kāds kādreiz atnāk kaut ko pie. Un, ja ir smuka saule sestdienas svētdienā,
svētdienu, tad, tad tas ekstrēmais ir, mēs saņemam 500, 30, 40 mēs varbūt iztērējam kilovatus, un 107 varam nodot atpakaļ, un pārējo mēs vienkārši metam ārā. Un tas, protams, ka nav forši. Nav ne produktīvi, nav ne saimnieciski, nav ne arī... Bēdīgi uz to skatīties. Bēdīgi, ka iediet, jā, uz to, jā. Un, protams, ka tu sāc domāt, ko tu kā vari pielāgot, bet tur man jāatgriežas pie tava komentāra, ka tā jau nav pati lielākā mūsu komponenta izmaksās, un tāpēc pilnīgi visu ražošanu tam pakārtot nav īsti mūsu stāsts. Jo tas ir mēnesī mēs maksājam šobrīd par elektroenerģiju, tur varbūt sanāk kaut kādi 16 līdz 20 tūkstoši, ja tie ir, mēs katrs paši varam sarēķināt, tie varbūt tās ir uz 400 cilvēkiem, tur 3-4 vairāk vai mazāk tās izmaksas jau tur, ja? Tā kā varbūt, ka, kur mēs ieguldamies vairāk ar to produktivitātes celšanu. Tas ir tāds aspekts, un tad vēl ir... Mēs, protams, pārskatām mūsu sistēmas, kur mēs varam, ja mēs uzlikām kādus 20 tos elektroenerģijas patēriņa mērīšanas iekārtas, kas mums dod datus, jo iepriekš mēs tomēr vairāk tā kā uz kaut kur uz vēdra sajūtu, kaut kur uz kaut kādu pieredzi, un tad pieņemam lēmumus, bet sapratām, ka tā, ja mēs gribam sasniegt tiešām labus rezultātus, tad vajag datus faktus ieguldījām, dabūjām, pieņēmām savus lēmumus un arī pamatotāk nomainījām tur lāzeriekārtas, kuras par daudz tērēja, tāpēc arī pievērsām uzmanību saspiestā gaisa sistēmai, kompresoriem, kā tur optimizēt un kā kaut kādus zudumus samazināt un tā. Tā kā tās arī varētu būt tās galvenās lietas un protams, ka visa apgaismojuma nomaiņa uz LED tas jau tika pirms dažiem gadiem izdarīts, un tas deva ļoti lielu, protams, samazinājumu izmaksās un patēriņā. Kā es braucu šurp, runāju savu saimniecības raizvadītāju, viņš man teica, jā, tā jau īstenībā ir tā padomā, apstājās, un mēs ar mazāk stundām, ar mazāk patēriņu maksājam kaut kad tur 30 000, tagad mēs maksājam uz pusi mazāk gandrīz, vai, ja? Tā kā, un ne jau tas ir tāpēc, ka cena ir zemāka, bet tāpēc, ka mēs esam tiešām optimizējušies. Manuprāt, sadales tīklu, it sevišķi mūsu tā sadarbība ir pierādījusi to, ka abas divas puses tā saimnieciski domā un ir atvērti sarunām. Un tas, kas man laikam visvairāk patīk, ir tās reizes, kad tev pat nav no patērētāja puses jāiet un jākurbulē un jāsaka, ka man liekas, te ir iespēja kaut ko. Ir pietiekoši daudz arī tādas sarunas, kur no piegādātāja puses, ka šeit mums ir iespēja kaut ko izdarīt, lai mēs tur varētu 100 tur, 1000 tur, kaut kur samazināt izmaksas, kaut ko tādu. Ja? Protams, ka arī mūsu kontaktpersonas pie jums nav tikai fokusētas uz mums, viņiem ir arī citi darbi un viss, bet ir tie mirkļi, ka tu jūti, ka ir citi piemēri, kur tu saproti to, ka kāds cits jau ir uzķēris to un samazinājis izmaksas, tad tu zvani tam piegādātājiem, viņš saka, jā, bet mūsu uzdevums jau tev nav teikt. Tad tas nozīmē, ka, bet es nezinu, vai mēs tā visā Latvijā kopā tiksim līdz kaut kādai produktīvākai situācijai, ja mēs mēģināsim savus klientus tik rupi apspēlēt. Es vienkārši klausījos to, ko tu stāstīji pa lielām, tā nav pa kameru, par turības stāstu, mums arī tie rēķini kaut cik līdzīgi, bet līdzīgs stāsts, ka tas trieciens ienāk, tad ko tu vari darīt? Tu vari samazināt patēriņu, tad tu skaties, ko tu vari citu jau, un tev tas viss tā ir, ka tu vienkārši, tad tev mainās tā kultūra vienkārši. Ja, kamēr tev tā pozīcija bija tāda, pa lielam tur daži procenti no tur, vai tev tur kaut kāds tur 0,5% šurp, vai tur viņš vispār nekā lomu nospēlē. Kaut kas tur deg gaismu, tur kaut kas, ka tev tas sāk palikt sāpīgi, tu vienkārši tam dabūni pieķerties vienkārši. Es jau klausījos arī jūs iepriekšējo raidījumu, kur jūs arī minējāt par to, ka bija pirms 20 gadiem pavisam loģiski, ka domāju par citām lietām. Tas ir skaidrs, un tad pienāk tas brīdis, kad tu vienkārši pieslēdzies un sāc. Mazliet iepriekš sākt jau kārtot, lai tu neesi pēdējais, ir, manuprāt, svarīgi. Ja? Jo es atceros tāds pirmais man divas tādas saskarsmes, galējības. Ja? Es kaut kad pirms gadiem 20 biju Jaunzēlandē, tur un tā, un tur garāks stāsts par detaļām, bet respektīvi tur dzīvoju pie viena tantuka, un tagad es tur ieeju tur dušā, vienreiz, otrais, viņi man dienu saka, nē, 2 reizes dušā dienā nevar iet, tad vienkārši dārgi tas ir. Vienkārši mums padomāt vispār, pa ko vispār stāsts, ja viņi tur duša, elektrība tur uzreiz, tas ieiet dušā dārgi. Un otru galēju saros pirms kodiem
10 gadiem man te arī mūsu viens LTRK biedrs, viņiem tur bija ar Krieviju miedarbība, viņi tur bija franšīzētos uzņēmums, tur viņi kaut kā tur darbojās rūpnīcas būvē un tā. Tad pēc tam pie Džeka, viņam tur kaut kāda ražotne ritīgi, kaut kas tur viss notiekās, jā, un kaut kāda truba nāk, jā, un tā truba vispār no kaut kāda tur valsts iekārtas. Viņš to enerģijas saveiku vai privātē rūpnīcai risina kaut kāds tur pieslēdzies kaut kādai trubai. Tur pilnīgi tā pozīcija tā kā vienkārši nav, jā. Jā, bet tāds stāsts ir, jā, un kaut kādā brīdī tās, bet ir arī, protams, ka patīkam, un tas, kas varbūt jau kaut kādā pastarpināt vienu ieteikumu arī citiem, kuri varbūt ir, nav atraduši tādu personu sev. Tur arī viss atkarīgs no tā, vai tu atrod to cilvēku, kuram ikdienā ir ne tikai laiks, bet arī tiešām patiesi interesi, un tā kā jau mazliet jau tā jau sacensība. Protams, ka ir arī kaut kur es sastapies ar kādiem cilvēkiem, draugiem, paziņām, kuriem jau tas paliek pat tādu jau, tā kā jau tādu apsēstību. Jā, laiks skatās tur biržas stenda visu laiku. Es neesmu katrā ziņā tam piekritējis, jo tad tu esi pārāk daudz vienā iekšā un palaidīs kaut kur iespējams citur garām, ja, bet arī labi, katram savs. Komandā jābūt. Jā, bet tas viens cilvēks, kuram ir tā mazliet tā sacensība, vēlme kaut ko izdarīt, ir ļoti labi. Un tādu vajag atrast katram, kuram ir vēlme kaut ko samazināt. Jūs esat dzirdēti arī tā kā tāda līna metodoloģijas, tādi aktīvi, tādi piekritēji. Tas jau arī iet tā kā kopā. Ne jau tikai elektrība, un tas ir jātāv. Viennozīmīgi, jā. Arī mēs, kur sākām vairāk, tur ņēmāmies ar tām vienkāršajām lietām, tur satīrīt, sakārtot, sazortēt, izmest lieku ārā. Tas pirmais, kā mēs, piemēram, izvēlējāmies iet, jo to ir visvieglāk saprasts, uztvert un iemācīties, un arī visā lielajā uzņēmumā padarīt par tādu kaut kādu virzienu un ieskrējienu, bet, protams, ka tam visam apakšā otrkārt vēl arī ir procesi, ja, un tas pat ir svarīgāk. Tie, kas varbūt tās kaut kādā brīdī iesāk, es pat otrais laikam drīzāk uzreiz ķertos pie procesu tās efektivizācijas un lean metožu pielāgošanas, lai būtu labāk. Un, protams, arī izmaksas, jā, tā, tas viss iet roku rokā, jā, kā samazināt. Man no manas iepriekšējās dzīves arī piemērs ir par mēs arī ieviesām līnu un tad no sākuma tur ražošanā, cik tur, teiksim, tāda procesa zuduma un tā tālāk. Un tad mēs nonācām pie enerģētikas, jā, un tad mums atnāca galvenais enerģētiķis un teica, nē, mums te vispār var neskatīties, ja te nav, viss ir tur tāds pa diedziņa, jā. Un tad mēs, labi, mēs tikai tā, virspusē, labi, uztaisam tādu virspusē līnu. Un sabies, un pirmajās, nezinu, tur pusstundās atklājās, ka uzņēmumā ir vairākas apakšstācijas, jā, teiksim, tur, kurā visur ir noslodz kaut kā 20-30%. Es saku, klausies, ar mušku, mēs tā kā, noslogājam tur nevis 6, bet 3, bet, tā uz 80%. Viņš saka, nē, tas tur, tas baigi dārgi būs. Es saku, tā kā jāvelk kabeļi, jāsavieno, un tad, kabeļi ir, bet tur slēdži jāsaliek iekšā. Saka, cik maksā tas slēdzis? 500 eiro maksā, baigi dārgi. Ja? Salāts tā, nezinu, 3-4 tūkstoši investīcija, 20 tūkstoši ekonomika gadā. Ja? Un tas tā parāda ilustrē, ka cilvēks bieži vien, viņš nevar no tās malas paskatīties. Ja? Viņš visu laiku tur ir iekšā, viņam liekas, mēs taču visu tur tā tālāk. Un līdzīgs piemērs, varbūt vēl dziļāk ejot, tad saspiestā gaisa sistēmā mums pa visu uzņēmumu ir tur simtiem pieslēgumu, kur tiek izmantot visādi instrumenti, kas tiek pieslēgti pie saspiestā gaisa, un tev ir tās mikro kaut kādas noplūdītas. Ja? Protams, ka pirmkārt jau mēs mēģinām izciet tās lielākās un ātri novērst, bet tev mazliet tas ir, un tur mēs arī izreikinājām saimniecības daļas nodaļā, ka tu vari investēt sistēmā, kas tev ļauj atslēgt tās, kur tev nav darbošanās, un tādā veidā tu samazini to nepieciešamo spiedienu, kas ir kompresoros un viņu jaudu un vispār. Un tur tas pats stāsts no sākuma liekas, nekas jau nav. Mums ir 3 kompresori, strādā, visiem gaiss ir, bet tad, kad tu iedziļinies un saproti, tad tu parēķini. Kas varbūt no tavas puses ir tādas, nezinu, vēlmes, jā, tas tā droši vien, ka Ziemassvētkos vēlmes, bet kaut kas varbūt tās tā kā no valsts varbūt sagaidīt kā uzņēmuma vadītājs par, teiksim, par elektrifikāciju kā tādu, vai arī attīstību, kas būtu tāds kaut kāda vēlmi saraksts. Mums te bija studijā arī ministri, varbūt pēc tam skatās raidījums. Ministrs jau arī bija pie mums, tā kā es domāju, ka mēs jau viņu pat taisno izrunājām, bet tas varbūt tās, kas man tāds
varbūt arī par jūsu virzienā, jūsu asociācijas virzienā, kur var savilkt galus kopā un savākt cilvēkus. Tad būs tas nākamais cēliens visdrīzāk ar uzkrājošām baterijām, kurš kāda būs risinājuma. Tur mana vēlme būtu, ka katrs necīnās par savu stūri vai tur tikai kaut kur, bet ka notiek kaut kāda iespēja, kur tu vari arī tos interesējošos vai tiešām tie jau, kas ir sākuši darīt, piemēram, LTRK var savākt kopā ik pa laikam un organizēt. Jums ir platforma un jums ir cilvēki, jums ir zināšanas, kurš ko dara. Ne? Tā kā, tā ir tā vēlme, ka nepalaist tās iespējas garām, jo, lai cik tas paradoxāli nebūtu, tomēr ikdienas skrējienā ļoti daudz, tu nespēji visu noķert. Kaut ko tu palaidi garām, vienkārši kāds cits kolēģis kādā citā Latvijas malā strādā un dara, jau ir izdarījis, bet nevienam to īsti nav uz āru iznesis, un tu nevari tā kā īsti visas tās idejas paspēt noķert un tā. Tā kā tas būtu viens, ko es gan iesaku, gan varbūt ceru sagaidīt, ka kaut kādu tādu platformu ik pa laikam var izveidot, jo es arī klausījos, kā es teicu jūs iepriekš, jūs minējāt par to uzkrāšanu, mēs savā starpā arī runājam par uzkrāšanu, un mums, piemēram, arī mēs lietojam nevis lietojam, bet ražojam elektriskās mašīnas, kurās iekšā ir baterijas, loģiski, ne? Un sākām pirms dažiem gadiem, kaut kad būs arī end of life baterijai vai pašai mašīnai, vai būs jāmaina. Tad jautājums, kas ar tām baterijām notiks, kurš uzpilsēs, kur liks, un pastāv arī tāds scenārijs, ka tur vēl ir pietiekoša kapacitāte, varbūt ne tādai funkcijai kā dzīt mašīnu un tīrīt ielas, bet varbūt, ka uzkrāt. Ja? Un tad ir jautājums, kam tas ir izdevīgi, tikai mums vai varbūt vēl kādam, ja? Un to visu kaut kur droši vien, ka vajag, ja reiz mums tas ir nākamās 10, 20 gadus jautājums, tad to vajadzētu tā kā apmainīties. Tas tāds viens, es jau minēju, ka nav forši izmest ārā elektrību, ko tu dabū no tā saules parka, bet es saprotu visus tos izaicinājumus. Tur, ja, kā, tur atkal no valsts, no sadales tīkliem vai no vēl kā ir jādomā, vai ir kaut kādas vēl varbūt praktiskas iespējas, kā to var, vai tur, nezinu, nodot pilsētas tur nakts apgaismojumam no tā, kaut kāds cits ir varbūt ne tik daudz, ka par to obligāti dabūt naudu atpakaļ, bet vienkārši nesviest uz grīdas ārā. Tas vēl ir jautājums, kur vajadzētu varbūt piestrādāt. Kas vēl? Tieši pie sadales tīkliem es varētu minēt, ka mums nav bieži, bet ir tomēr tās nostaigātās tīklu stabilitāte. Iekritieni saucamie. Ja, un, varbūt mājā tas ir... Tur plītī pulkstenis ir apstājies, un tu viņu pārstātē, bet pie mums tas ir... Tu atnāc no rīta, un tev automātiskā noliktavas iekārta ir, rāda, ka tev ir 20 eiro. Ja? Un citreiz pat ir tā, ka tu pat nevari pamanīt, kad ir bijis. Ja? Bet ir reizes, kad ir skaidrs, ka maziņš iekritiens ir bijis, tas ir izsits no... Un tad tur meklēt risinājumus, bet arī loģisks. Ne jau tā, ka mēs te sakam, ka jums viss ir jāatrisina un mums ir vienalga kā, ja? Bet domājam kopīgi, vai tas ir kaut kādiem upšiem vai kaut tam līdzīgi, vai tas ir atkal varbūt kaut kādas vēl tehniskas iespējas, ko es nezinu, kas jūsu pusē vēl ir iespējams izdarīt. Droši vien, ka mēs neesam arī vienīgais uzņēmums, kuriem ir kaut kādi tādi, ja? Kaut gan nav arī ļoti bieži, tur vienreiz kvartālā varbūt tāds pilnīgi skaidrs gadījums, bet jebkurā gadījumā tas ir kaut kāds stops, kaut kāda produktivitāte pazūd un tā. Tas ir tas kvalitātes jautājums, ja, ko es domāju, ka tāds 95% no klientiem vispār nejūt, ja, bet līdz ko tev ir kaut kādas IT sistēmas un robotizētie viņi momentā jūt. Un tas nevienmēr pat ir pie sadales tīkliem. Tas pat augstsveikuma tīkla veidojas iekritens, kas aiziet ļoti lielā, teiksim, tādā perifērijā. Bet tā ir šī kvalitāte, kas ir aizvien būtiskāk un būtiskāk. Bet ņemot vērā to, ka viennozīmīgi digitalizēsies un automatizēsies uzņēmums, un tas ir viens no veidiem, kā to produktivitāti celt, tad droši vien, ka tas ir nākamās 10 gadu, 20 gadus jautājums, kā to paralēli neaizmirst un jāvilkt līdzi un kā to. Bet, es tikai no malas, zinu kā. Jā, bet es gribu nokomentēt dažus to iepriekš teikto. Pirmais attiecībā uz LTRK, uz mūsu biedrību, tāpēc, mēs esam biedrība, kad, šie īpašnieki biedrībā ir biedri. Nē, tas nav tik būtisks. Es ne pa wording, es par to saturu. Gal beigās jau biedrības, tas biedrošanās, tas princips tā apmaiņa ir, un mums jau ir, mums ir tā atbilstoši tur statūtiem, mums ir šīs te kompetenci padomes, tās 13, jā.
Bet mums ir tas komiteja princips, ja tas kompetenci padoms ir tāds, kas strādā tā kā visu laiku, ja tur ievēlēt cilvēku tā un tā, bet mums ir tas komiteja princips, ja tur ir tās, nu, teiksim, tā ir kaut kāda biedru grupa, kuriem kaut kāda tēma liekas aktuāla. Viņi uzorganizē komiteju un tur kaut ko ģenerē. Un mums ir tā, ka, ja tās komitejas ir aktīvas, viņas strādā, un ja viņas nav aktīvas, tad mēs viņas vienkārši pa laikam tā kā aizvaram ciet. Viņas ir tādas tādā brīvā peldējumā. Bet enerģētikas komiteja mums ir, es nezinu, cik viņi ir aktīvi, un tieši ar tādu jau, nu, skaidrs, ka tā aktivitāte arī ņemot vērā, ka visi tie posmi bija, tur bija aktīvi, tā kā tā ir tā vieta, kur faktiski arī tas, nu, nu, teiksim, teiksim, šīs te LTRK, tā enerģētikas doma veidojās, tur vienkārši ir jāpiedalās, un tur jau ir kā, un var kaut kādas idejas ģenerēt, un tas arī notiek, tās mēs tur piegādājam mūsu tur ierēģiem politiķiem, jā, un sadarbības partneriem, un otrs arī ir tā doma apmaiņa, tas ir viens. Jā. Un otrs jau, ko tu arī teici, nu, par tiem visām tām tur kaut kur tur to, ko ar to visu darīt, tur, kas saka, tā uzkrāšana, tā un tā. Tas ir tas stāsts, ko mēs arī cilājam, nu, par kaut kādu stratēģiju, ja, nu, tev, nu, jo katrs jau, nu, katrs tas uzņēmums, nu, mēs kaut kā tur paši tur kaut kā mākam tā daram, jā, un kuram tur tas vairāk patīk vai nepatīk tie hobiji, bet, teiksim tā, jā, teiksim, ir, un es padomāju, skaidrs, ka tā, es galīgi neesmu enerģētikas, ne elektrīķis, jā, un maz no tā saprotu, bet jebkurā gadījumā, kā es to saprotu, tā tēma ir ļoti sarežģīta, arī ļoti viss ātri attīstās. Un, protams, kad nav viegli tādu stratēģiju izstrādāt, ja? Nu, kas te būs tā un tā, bet, nu kā, tu jau arī vari pievilkt kaut kādus tur futurologus, kaut kādus tur vēl tur pasaules kaut kādas pieredzes, nu saprast, nu, kas varētu būt tās tendences, ja? Nu, tad kaut kā iezīmēt, un tad arī tiem uzņēmējiem katram vienam ir tā kā vieglāk saprast, ok, tā pasaule izstāsta, ka iet tur, nu, tad es kaut kā apmēram, nu, tas vējš pūš kaut kur tur, tad es to buru kaut kā tur iegriežu kaut kur tajā, ja? Nu, tik daudz jau var, nu, kaut kādas tādas lietas, un tas ir tas, kas jo sanāk jau kā, kad atkal atgriežoties lielākā daļa uzņēmumu, kas nav tīri enerģētikas uzņēmumi, nu viņiem tā ir tā kā tāda, nu nezinu, nodeva kaut kam, un tev tur ir, tu tur nezinu, viens ražo galdus, viens mašīnas, viens tur vēl kaut ko, nu man tur izglītības process, ja, un man tas ir kaut kāds rēķins, kaut kas tur, ja, bet man vajag kaut kādu, nu, padomu, kas tajā tēmā, nu bišķiņ tā kā man kaut ko, nu, kur es var tā kā, nu, saprast, jā. Ja tā nav, tad tas notiek tieši tā. Nu, tad pazīst, ir Sandis, ir vēl kāds, klausies, nu, te tā, ko tagad vispār darīt, ja, tur, nu, tā jau tas notiek, ja, bet normāli, ka tas ir organizēti šeit, bet arī kaut kā tā valsts ienāk ar kaut kādu savu intelektu, ja, ka viņi kaut kā varbūt pievelk arī kaut kādas pasaules tendences, nu, kaut kādas, lai tā cilvēki, nu, izglītojās. Un tad arī, ja tu labāk zini, tad tu vienkārši kaut vai tas, ka tu ar rēķins mazāks maksāt, vai tu tur vienkārši nepūst gaisā un nebēdāties par to. Jā, nu, tās lietas. Tāpēc jau ir mūsu raidieraksts sērija. Viens no galvenajiem iemesliem. Jā. Bet es vēl aizdomājos par vienu, arī braucot šurp, kaut kāds laiks, ir 2 stundas laiks padomāt, un nav ļoti labi, ka nav tā bijis, nav bijis tāds pilnīgs pārāvums elektrībai, nu, bet, piemēram, ja kaut kad notiks kaut kas tāds. Kā ir ar saules enerģiju no saules parka? Tādā brīdī, kad ir, piemēram, 3 stundas pārāvums, bet mums nāk saules spīd, un kas ir no likumdošanas, no juridiskās puses, mēs drīkstam viņu nevienu pat taisno, mums tikai jāsakārto tā fiziskā puse ir. Vai jums ir jau par to kaut kāds skaidrs vai nav skaidrs? Nē, es nevaru vienu to tā īsti vēl runājis. Nē, nu, tas parastais modelis ir tāds, ka tīklā nav elektrība, tad atslēdzās ģenerācija. Ja, lai, teiksim, nu, nedrīkst tev no tava ģeneratora, caur tavu, teiksim, saimniecību iet ieplūst tīklā ģenerācija, bet ir tehniski risinājumi, ka viņš atslēdz, teiksim, šo tevi uztais pa salu, un tur darbojas saules principā. Pats saules. Tas ir. Okay. Nu, tagad mājās jau šodien ir dīzeļģeneratori. Jā, teiksim, laukos tāds turīgs laucinieks, jā, viņam ir savs dīzeļģenerators, un ir sistēma, ja tev lielais pūtiens, nav elektrības, tu atslēdzies no tīkla, un tev aiziet autonoma apgāde. Elektrība un bizness. Sarunas par uzņēmējiem svarīgo, virzoties uz elektrifikāciju. Par to drošības stāstu no mūsu puses droši vien, ka ieteikums ir saprast, cik šīs jūtīgās sistēmas ir būtiskas, un tad droši vien izvērtēt kaut kādas UPS sistēmas, kas šos iekritienus minimizētu. Un, protams, uz visu saimniecību tas nav iespējams, bet mums ir vairāk klienti, kas ir. Un šī izkliedētā ģenerācija un zaļā ģenerācija, diemžēl, nāk līdz ar tādu blakni, ja, teiksim, ka nu, viņa ir tāda
teiksim, tāds milzīgs zvērdārs. Ja? Tad spīd, tad ir, pūš, akal ir, nav ja? Un tās fluktuācijas, tas ir droši vien tas, ko mēs visu laiku no savas puses esam stāstījuši, ka attiecībā par cenām, ja? Skaidrs ir, ka jau šodien ir brīži, kad elektrība nemaksā neko. Faktiski tu vari gāzt grīdā un ja tev ir, kā teikt, lieta pilnas spaiņas, ja, uzkrāt un ražot un tā tālāk, bet skaidrs ir, ka būs brīži, kad viņi maksās atkal ļoti daudz. Un šis ir tas zaļās ģenerācijas otra blakne, ja, ka mēs aizjām it kā uz to dabas tādu bāzētiem resursiem, kas, ir, te viņi nav. Ja. Tā droši vien tas nākotnes, tas izaicinājums gan mums enerģētiķiem rast šos risinājumus, nodrošināt to, lai tirgu gan ir spēlētāji, gan dalībnieki, bet šī fluktuācija cenās, tas noteikti tas būs. Un tad bizness, ja tu vari pielāgoties, kā tu pats teici, svētdienā kaut kur, kā teikt, uzkrāt vai kaut ko pārveidot, vai tas tev ir biznesa case vai nav biznesa case, un tas droši vien tas nākotnes izaicinājums. Jā. Lai mēs atgriežamies pie tiem teorētiskiem ieteikumiem, vai ko var ņemt vērā, kaut ko izsarēt jaunu. Vēl bija tās atbalsta programmas, lai iegādātos saules parks vai uzstādītu. Mūsu gadījumā mēs esam ļoti veselīgs un finansiāli stabils koncerns. Mums tādā programma, kā tā šobrīd ir, tagad ir jāņem aizņēmums. Bet es tā burtiski, es saprotu, ka to visu var ātri atdot un viss notiek, bet tas tev ir jāiztēlojas, ka ir tas Šveices uzņēmums ar savu to varēšanu un darīšanu. Nav interesi vispār par tādu izvērtēt, ka tev ir kaut kas jāizņemās, kāpēc. Tad vēl tev ir mazliet nezināms, kā tu tos 100% tur paredzēt un izpildīt, vai tur ir risks, ka tu beigās būsi iztērējis konsultantam. Bet es arī negribu tur biedzināt tās krāsas, ka viss ir slikti. Ja? Es saprotu, ka droši vien, ka ļoti lielai daļai tas darbojās un dara un notiek, bet varbūt arī tomēr neaizmirst to, ka arī Latvijā ir tādi uzņēmumi, kuriem tieši tās mehānismas nav vajadzīgs. Ja tev ir iespēja varbūt uztaisīt, divu veidu programmas, ja, tad varbūt tas ir labākais stāsts, ka tu arī tos, kuri grib paši ar saviem spēkiem un var ar saviem spēkiem iet uz priekšu, bet ir tās iespējas paņemt arī to atbalstu, tad padaram to mazliet vienkāršāk. Un kur runāja par to birokrātiju, kas tur ir ar tiem tūkstošu skaita ziņā tiem pārskatiem, gada pārskatiem, kas no visas pasaules jāievāc tādiem lieliem koncerniem kā mēs. Tas viennozīmīgi tā birokrātija ir jāmazina. Ja tev īpatsvars ir atbalsta, īpatsvars ir zem 20%, tad tā birokrātija nāc ar to ieguvumu. Tāda vēl, bet tas jau ir mazliet ar citu tēmu, tas ir par tiem atbalsta. Jā, bet tieši tā, faktiski jau mums tajā, kas saka, šis ir pa elektrību un tā, bet kopsavilkot to plašāko lietu, mēs redzam, ka Latvijas ekonomika var attīstīties vairāk eksportējot, vairāk piesaistot investīcijas un esot produktīvākiem. Un tās problēmas zonas ir patiesībā tur dažādām uzņēmēju grupām varbūt ir identificētas tādas vairāk citas, bet birokrātija tas ir viss to saka, tas ir vienkārši ārprāts, jā. Bet tur mēs nonākam tajā politiskajā procesā, ja, kad vienkārši, ir uzaudzēts tas, un tad politiķi nav gatavi savā ziņā, kā saka, to, ko viņi audzējuši, viņi tur var zaudēt vēlētājus tā un tā, bet bez birokrātijas, jā, mums tās problēmas zonas apzinātās ir darba spēks, jā, tur kvalitāte un nepietiekamība, tad ir nodokļi, tas viss bloks, tad ir finanšu pieejamība un enerģētika. Un enerģētikā patiesībā šie stratēģijas jautājumi, un tie ir būtiski, jā, jo tā kā tos tomēr ir daudz uzsver. Tā kā es ceru, ka šito viens otrs paskatīsies, ko mēs te runājam, gan speciālisti, gan nespeciālisti, varbūt tas tomēr kaut kādu impulsu dos kaut kam labākam. Tas, ko mēs no savas puses arī redzam un ar ko saskaramies bieži vien, ir tas, ka nav pat labam tāda mehānisma, kas tā preventīvi ļautu mums tās jaudas būvēt. Ja? Mēs jau nezinām, kādi Buharam ir plāni pēc 5 gadiem. Ja? Un tas, kas noteikti ļoti būtisks, ir definēt šīs vietas, kur mums vajadzētu būvēt šīs jaudas, to informāciju apkopot, ja, un dot kaut kādus signālus. Vai nu tie ir Eiropas fondi, vai nu tas ir kaut kāds, programmas vai kaut kas tāds, ka, mēs pasakam, ka, tur Liepāja, Ventspils, tur Jelgavai jābūt jaudu rezervē, mēs ejam uz priekšu, mēs zinām, ka tur ir darba spēks, tur ir viss tā infrastruktūra sakārtot, un tad uzņēmumi gan esošie, gan jaunie, viņi zina,
ka, hei, no šitien es varēšu attīstīties. Jo bieži vien situācija kāda, ka tu esi uzaudzis, nu, teiksim, to savu biznesu no smēdes, tālajā 1780. gadā kaut kur mežā esi uzaudzis uz kaut kādu jau līmeni, un tad saproti, es tālāk netieku. Nu, kāpēc? Tāpēc, ka tev nav jaudu. Jaudu, jā, tu esi mežā, tu esi tur kaut kur pašā galā. Jā. Nu, tas tā kā uz gaujas būvēt ostu Panamakas kuģim. Jā. Nu, var jau, bet tas elīgi dārgi maksā. Nu, līdzīgi jau ir ar to elektroapgādi. Un tad mēs esam definējuši valstis, ka šie tie centri, jā, kur vienmēr ir jābūt. Visi zina, ka te būs, ka te plānojās. Un jūs tad arī varat droši nākt iekšā un zināt, ka, ja man būs 2 reizes lielāka ražotne, es te varēšu to paveikt. Jā, un vēl jau ir tas aspekts, ka daudz kas ātri dinamiski mainās. Ja tu uzliec fokusu uz apjomu samazināšanu, tad tu vienlaicīgi tu it kā audz un dari vairāk, bet tad pašā laikā tu optimizē un investē kaut kādās jaunās iekārtās, un tu tomēr patērē kilovatos, tomēr mazāk, bet ražo vairāk. Tā kā tur jau vēl tā mainīgā vide arī kaut kur fonā, ja, tā, ka tas nebūs vienkārši arī uzdevums to visu apkopot, bet es pilnībā piekrītu tev, ka jābūt tādam strateģiskam virzienam. Skaidrs, ka stratēģija jābūt, bet tas, kas, man liekas, šī pasaule, kur mēs tagad dzīvojam, ir tur tas nenoteiktības un tas viss elements, tas acīm redzot arī kaut kā jārēķina iekšā visās stratēģijās, bet stratēģija ir vajadzīga, ja tev nav stratēģijas, tad vispār kaut kā tur nesaprotam, kur tu tur dreifē, jā. Bet es domāju, ka tas nav tikai uz enerģētiku, bet uz visām lietām ir kaut kāds tas amortizācijas gaps, tā kā visu laiku jāpatur visās tēmās, ka varbūt kaut kā tā un šitā, lai tev ir kaut kas nav, ka tu esi tur rēķinājies uz līniju precīzi, ka būs precīzi tā. Nu, tas reti, kad notiek. Jā, varbūt savalkot kopā to par līnu un par produktivitāti un arī tādas vīziju kaut kādu mēs pirms vairākiem gadiem, jau būs jau kaut 6-7 gadi, mēs sākam strādāt tādu Hošina matricu, ar kuru var ļoti labi gan vīziju, gan stratēģiju, tuvos mērķus salikt vienā tādā pārskatā. Mums tam apakšā ir ikgadēja tikšanās, kurā mēs workshopā tur izstrādājam. Un tas tur tik smuki kaskadējās un viss tik labi ir savilkts kopā, ka katru gadu tu to izdari. Un vēl tu enerģiju gan stratēģiju vienreiz pavasarī, gan mērķiem gada beigās. Tad tas ir tas, kur tas uzņēmums, kur redzēja, ka iet vienā virzienā. Ja pirms kaut kāda laika bija tāds sajūta, ka katra nodaļa tur kaut ko. Jā, tas pats jau arī valsts un visu šo elementu. Ja, tā kā tas jābūt labam procesam apakšā. Tas nosaukums tajā matricē, jo mēs sadales tīklās tieši to pašu esam iztaisījuši bez tās nosaukuma. Bet arī mums ir faktiski strateģiskais mērķis, teiksim, kvalitātes uzlabošana tavam uzņēmumam. Viņš kā skatās līdz pat montierim. Viņš zina, ka viņam ir jākustās šogad nedaudz ātrāk, jāatrod resursi, jāoptimizē maršruts vai kaut kas tam līdzīgs. Un visi uzņēmumā zina, kas man ir darāms, lai nākošajā gadā tev būtu pa 2 minūtēm mazāk atslēgumu. Tu safokusēs, savādāk jau nevar. Nav svarīgi, kā sauc galvenais ir. Tas jau arī svarīgi. Jā, varbūt laiks iet uz beigām, mums jāpaļojas varbūt no tavas puses kaut kāds tāds novēlējums vai ieteikums vai teiksim tādi ceļavārdi taviem kolēģiem, uzņēmējiem uz nākotni, uz elektrifikāciju, uz skatu, uz biznesu. Es laikam paņemšu no šī aspekta, mēs esam savākušies tādā formātā, kur ir gan jāpadalās, jāpastāsta par to, ko tu dari, un arī mazliet jāparāda to, ko vēl vajag labāk un var labāk, un tas tur kaut kādā brīdī var izklausīties, ka tur tam tas. Bet pamatā jau mēs esam šeit Latvijā izauguši, esam nodibinājuši pamatus ilgtermiņam šeit būt, uzņēmums labi darbojās ar peļņu, šobrīd mūsu darbinieki jau braukā arī uz māsas uzņēmumiem un tur kopīgi strādā pie lieliem projektiem un māca arī pat savus kolēģus rietumu valstīs. Tā kā tās visas lietas, pie kā ir jāstrādā, kas ir jādara, bet tas ir kārtējs pierādījums, ka nav jau tā, ka nevar šajos apstākļos sasniegt labus rezultātus. Var, un to mēs arī darām un turpināsim darīt, un es arī novēlu to visiem pārējiem uzņēmējiem, tur neieciklēties uz to, kas nesanāk vai ko nevar, bet turpināt ar gāzi grīdā tad, kad ir lēta enerģija un neatlaidīgi strādāt tālāk. Ja. Tā tas laikam tas galvenais, tur neiedziļināšos tās niansēs.
Nu, ko, un tad paldies, Mika, atradi, kā teikt, laiku, atbraukt pie mums ciemos, un paldies, paldies skatītājiem, kas skatījāties, un ar šo tad arī noslēdzam šīdienas raidījumu, lai jauka diena. Elektrība un bizness. Sarunas par uzņēmējiem svarīgo, virzoties uz elektrifikāciju. Sadales tīkla sarunu cikls sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru.